Vai ir iespējams pārāk agri sākt sarunāties ar bērnu par ķermeņa robežām un drošību? Protams, ka nē, bet pavisam noteikti ir iespējams to sākt darīt par vēlu. Kā panākt, ka bērnam veidojas izpratne par tik būtiskām tēmām? Runājiet par tām bērnam saprotamā valodā. Kāpēc vispār ir meiteņu un puiku dušas? Tāpēc, ka meitenes ilgāk mazgājas. Tā varētu būt. Dzirdēju, meitenes ilgāk mazgājas. Bet galvenokārt tāpēc, ka gan meitenēm, gan puišiem ir tādas ķermeņa daļas, kuras visiem nav jāredz. Piemēram, ceļgali. Jā, varētu būt ceļgali un kājas arī varētu būt. Bet te mums nāks palīgā peldkostīms. Šis? Jā, šis un arī tavs peldbikses. Jā. Un atcerieties, viss, kas ir zem peldkostīma un peldbiksēm, ir jūsu privātā teritorija. Un neviens cits nedrīkst to apmulkot un aiztikt. Ok. Nu, redzi. Mūsdienās bērni daudz laika pavada pie viedierīcēm un sazinoties sociālajos tīklos. Tā var rasties mānīgs priekšstats, ka šai pus ekrānam atrodamies drošībā, bet patiesībā tas ir kā atvērts loks, pa kuru ielūkoties var ik viens. Izmantojiet ikdienišķas situācijas, lai runātu par drošību interneta vidē. Mammu! Nobildēsi. Skaista bilde. Un kas tev nepatīk? Nē, šo es nepustošu. Es negribu, lai visi redz, ka man istabā bārduks. Savukārt es negribu, lai visi tevi redz pidžamā. Tev nepatīk? Skaisti, ļoti, ļoti skaisti. Šoreiz mēs nerunājam par apģērbu, bet gan par to, ko tas atsāc. Ja tu šo bildi nopublicēsi internetā, to kāds var izmantot nejaukos nolūkos. Bet draudzenēm drīkst aizsūtīt? Labi, bet vai tu zini, ko draudzenes tam bildēm darīs? Es taču esmu tev teikusi, ka jebkura bilde, kas nonāk internetā, tu par to zaudē kontroli. Tieši tāpat kā par savām pinkām. Labi. Dod man mikrofons, tad nobildēšu. Pasmaidī. Smuki? Smuki. Privātam arī. Ļoti, ļoti privāti. Marko var rādīt? Marko noteikti var rādīt. Kas jums būtu patīkamāk? Draudzīgi nepiespiestas saruna par intīmām tēmām kādā sadzīviskā situācijā, vai tāda, kas sākas ar nāc dēls, sēdies, vajag nopietni parunāt? Jā, tieši tā. Smaids un atklātība palīdzēs risināt visbūtiskākos dialogus. Klā, man varbūt tomēr atbraukt tev pakaļ. Nē, nevajag. Es taču saku, ka tāvi mammu savāks. Ok, dzirdēju tavu nē, bet atceries arī par draugiem nē nozīmē nē. Dāvi saka, ka meitenēm nē reizēm nozīmē varbūt. Labs joks, jā, protams, bet nē nozīmē nē, un sevišķi arī intīmējās lietās. Arī balītē? Arī baulītēs un arī visur citur. Labi, lai tev paši Iesriņš? Jā. Labi. Čau, tēts. Čau. Varbūt tomēr gribi, lai Tēts. atbrauc. Nē. Un tas nozīmē? Nē. Pēc valsts policijas datiem Latvijā visvairāk bērnu cieš tieši no seksuāliem noziegumiem. Turklāt 84% gadījumu pāridarītājs ir bērnam pazīstams, arī ģimenes loceklis. Ikdienišķas sarunas par būtiskām tēmām draudzīgi izglīto un palīdz pasargāt no pāridarījuma. Bērna māja un bērnu un pusauģu uzticības tālrunis atgādina: saruna pasargā.